Es esmu saņēmis tādu jautājumu, kā sagaidīt to mūzu, un jāgaida ir mūza, kaut kas tam līdzīgs. Šeit es jums pateikšu to, ka nevajag nekādu mūzu gaidīt, un nevajag gaidīt iedvesmu, nevajag gaidīt motivāciju, lai sāktu kaut ko darīt. Vienalga, kādā jomā tas ir attiecībās, transformēt savu dzīvi, vai nu tās ir finanses, ienākumi, darbs. Nevajag gaidīt nekādu iedvesmu no ārējās pasaules. Tev pašam ir jāsāk darīt šeit un tagad no esošajiem resursiem, kādi tev ir, un procesa laikā tev atnāk šī iedvesma, tev atnāk šī enerģija, un tev radīsies vēl citas papildus jaunas idejas, kā tu vari īstenot to, ko tu vēlies. Un nevajag gaidīt iedvesmu no ārējās pasaules. Tā var paiet gads, 2, 3, un tā arī tā mūza nevar atnākt pie jums. Tāpēc sāciet darīt šeit un tagad, sāciet mainīt savu dzīvi, sāciet darīt kaut ko, spēriet soli, pieņemat lēmumu, un ja šobrīd tev ir kaut kādās savā, piemēram, konkrēti attiecībās ir nesapratne, ir kaut kāda, nezinu, izšķīrāties, kaut kas ir noticis, tad īstais brīdis ir šeit un tagad kaut ko mainīt un skatīties un pārveidot. Un ja tu vēlies uzzināt, kā konkrēti var mainīt, kaut ko transformēt attiecībās, tad noteikti pārēj uz manu mājaslapu www.ligadunoska.com, noskaties bezmaksas webināru, un, ja tevi tas uzrunā, tad piesakies uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēkam. Un tiekamies jau kursā.